No sveiciens visiem. Cerams, ka man šitā dzirdēs labāk. No telefona. Tātad, kas mums šodien ir stāsts? Stāsts mums ir par Alfa Romeo 75 Policija. Tātad uz pódījuma griežās jau mans jaunais. Vai labā stāvoklī automobīls. Tātad viņš nāca šitādā kastītē. Kā mēs paņemsim bišķi maliņā. Tā, lai sāniem redz. Jā, šitādā kastītē un uz šitā ir te pódījuma. Vo. Tas viss kastītē ļoti smuki izskatās. Kastīte mums ir. Kura gada mums kastīte ir? Mēs apstīsimies. Kā jūs redzat? 97. gads. Tas apmēram tieši tas laiks, kad manā īpašumā arī viņa pirmo reizi nonāca. Un te ir mans oriģināls. Jā, nu tāds ir saglabājies. Vairs nav oriģinālie rati. Apakš ir tāda, kāda viņa ir. Piemīcīta, piekausēta. Kaut kādi rati ar naglām pielikti klāt. Jā. Viņam vispār ir jāgriež, bet viņa vairs negriezīsies. Tātad, kas mums te ir rakstīts? Tātad, šīs te mašīnas Burago ražoja no 90. kaut kādiem līdz 2000. Pati Alfa Romeo 75. Mēs Latvijā tādu vispār neredzēju. Jā. Cik es saprotu, viņa tiešais konkurents 3. sērijai, BMW. Nu, varētu būt, ka diezgan laba mašīna bija. Nu, diezgan paprasta. Spoguļu nav. Durvis varās vaļā. Un es jums rādu veco. Es jums pēc tam parādīšu jauno. Šitā ir tā, kas ir no bērnības man izdzīvojas. Bet varbūt jā, es parādīšu uzreiz tad jauno. Kas labāk tomēr, kur ir labā stāvoklī. Jauno, tas ir nosacīti jauno. Vienkārši labā stāvoklī es viņas dabūjis. Un es uzskatu, ka man viņa bija jādabūna. Tā. Nu jā, tāda ir priekša. Tātad lampas atsevišķi uztaisīts ar atsevišķu detaļu. Pagriezienrādītāji ar atsevišķu detaļu. Tātad te var redzēt, kur ir oriģinālie rati. Un te var redzēt, kur nav oriģināli. Jā. Nu jā, durvis tātad taisās, kā jau es teicu, spoguļu nav. Kas man nepatika, netaisās durvis kopā ar rāmīti. Aizmugurējās lampas arī ir atlietas kopā ar virsbūvi. Te ir kaut kāds uzraksts policijas 4041-079. Nu, tas nav tik svarīgi. Nu jā, nu te ir tā lampa. Mašīna ļoti smuka. Man patīk. Skaista, smuka. Un viņa asociējās man no bērnības ar to, kad bija tāda filma Astoņkājas. Un kur tas Mikela Placido, tur viņi tur braukā. Tas nebija tieši šitais Alfa 75, tur bija noteikti vecāka ražoma, bet bija tas, kas bija. Jo tad īstenībā tādos lauku apvidos PSRS modeļi vispār es neredzēju nereizi. Ja neskaita 2000. gadu, ka es ieraudzīju 2 Moskvičus. Un tas arī bija viss. Pārējie bija šitie te Burago, tie bija pieejami visur. Tātad Burago. Šo te lampu tagad paņemsim malā, jo tas bija viss domāts gaismai. Tā, laikam nošķaudījos arī. Pat nevar saprast, ja tā gaisma ir vajadzīga, laikam nav. Tā, nu labi, tagad ejam tālāk. Nu, tā man ir, no tās pašas sērijas ir vēl šitāda. Šitai gana kastītes nav. Guardia de Finanza. Es atceros, toreiz tajā veikalā bija 3 šitādas mašīnas. Šitā. Jā, tā tad policija. Un vēl 3. ir karabinieri. Tūlījās es parādīšu, ar ko viņas visas 3 atšķirās. Tā, lai var redzēt. Paņemsim šā te. Tā. 3. ir šeit. Un saucās karabinieris. Arī tātad viss tas pats, Alfa Romeo. Kas viņai tur ir 75, ražots Itālijā. Tātad Itālijā viņas ražo līdz 2000, nu vispār firma līdz 2005. gadam. Pēc 2005. 2006. gadā nopērk ķīnieši. Ķīnieši nopērk arī Maisto un Polistilu, kas Polistils starp citu bija.
Arī Itāļi, ja nemaldos, tagad es negribu samelot, neesmu to pētījis. Tā, un šito es nopirku tādiem, redziet, defektiem. Es nemaz nezināju, ka viņam tāda defekta, kaut kāda līme te ir uzlījusi virsū. Nu, man tas nav tik būtiski. Es viņus paņēmu, jo, redziet, brīvā tirgū patiesībā šito te mašīnu nav. Viņas var atrast eBayā, un viss tas pats neko nemainās. Kaut kāds skrāpējums, man patīk ar apsildāmais tas loks. Bet, principā, viņas visas trīs ir pilnīgi vienādas. Ja neskaita, tātad te varēs redzēt laikam, jā, ar ko viņas atšķirās. Tātad viena ir, kā man tas telefons te pats staigā, kā grib, es skatos. Tā. Baigi interesanti. Šis laikam fokusējās uz šo te. Tā, mēs šito noņemsim pagaidām nost. Jo izstāst, ka viņš man aizņem visu ekrānu. Par to es jums arī atvainojos, jo mani video ir galīgi tādi laika trūkuma dēļ. Viņi ir tādi, kādi viņi ir. Tā, nu jā, ar ko atšķirās. Rekord, visus trīs redzēt kopā. Atšķirās ar tām ugunīm, bākugunīm. Jā, tātad šitā ir viskrūtākā, man liekas, jā. Bet viņa ir tikai balts jumts. Un, piemēram, es izvēlējos bērnībā policija, protams, naudas jau nebija, nu, mammai, toreiz es pats vēl nepelnīju. Un arī, ziniet, tajos laukos tā īsti nekur nebija arī, kur nopelnīt. Es tā vienmēr domāju, kad bija kaut kur, bet īstenībā nebija. Es mēģināju tur kaut kur iet kādreiz pie kādiem uz laukiem, tur kādu latiņu nopelnīt, bet tā kaut kā nesanāca. Nu jā, tādas trīs skaistas mašīnas ielikšu, lai var redzēt. Jā, tāda man ir vēl šitāda. Tādas man bērnībā nebija, tā ir sporta. Sarkana. Ar ko atšķirās? Vienkārši ar krāsu un ar to, ka ir šīs te ir uzlīmes. Rati ir plasmas, visām vienādi. Jā. Nu, viņi griežās. Oi, tikko vēl uzsitu. Un te, ja kamera man parādīs... Kāpēc kamera nerāda? Lai jūs varat redzēt? Starp citu, tas stūri ir salauzta. Ļoti jauki. Atklājums. Te jūs varat redzēt, ka stūri arī griežās līdzi. Te ir ātrumkloķis. Ir salons, jā, pat instrumentu paneli var saskatīt, ir spogulis salonā, ir rokas kloķis, jā, nu, atsakot, un žēl, protams, ka netaisās šīs te durvis vaļā, netaisās te vaļā, netaisās motors, nu jā, bet smukas viņas bija salīdzinoši lētas, es atceros, es viņas pirku pa 4,95. Tātad 4 lati 95 centīmi viņas maksāja, ja? Tajā laikā apmēram tās bija tās cenas. Varbūt redzēs visas man tāpat nezvai sanāks ielikt. Tātad tās ir 4, bet man ir patiesībā, man ir vēl viena krāsa, ko vajadzētu parādīt. Šitā man ļoti patīk, ļoti skaista. Oranža krāsa, Jägermeisters. Tie, kas zin, tie zin. Es viņu patiesībā arī zinu, bet vienreiz, laikam, tikai es viņu nezinu kādā vīzē pamēģinājis. Vai nu viņš bija pārāk dārgs, un man patīk ekonomiskākas lietas, bet tas vispār nav pa lietu. Tātad, jā, nu viss tas pats lampas kopā, atlietas vienā detaļā ar virsbūvi. Mašīna smuka. Un. Ripo tā, es jums teikšu, šitām vispār rati ir ieēdušies. Griežās tikai iet uz apli. Bet no mašīnas man patīk, ļoti smukas. Alfa Romeo 75 un vispār kas man patīk 4-durvju mašīnas pārsvarā. Tas ir mans, uz ko es gribētu iet. Tā, labi. Tātad bērnībā man bija šitāda, ja? Viena šitāda, tad es dabūju šitādu. Šīs te 1, 2, 3, 4, tās ir vēlāk nopirktas vai kādas es gribēju. Nu, un te ir vēl viens pēc kara cietušais. Tas ir pārnestā nozīmē karš, tas ir domāts man kā bērnām, kā pusaudzim, tā kā es viņas tur esmu lauzis, daudzījis, arī ar rokām ir gājis šīta mašīna. Ratus vairs oriģinālos neizdevās saglabāt, bet man ir arī, es dabūju arī jaunāku, labāku. Un kaut priekšējos ratus vai aizmugurējos es paņēmu no šitās mašīnas, jo šie te rati,
Šie te rati viņām ir ļoti vārīgi. Piemēram, ja grib viņus noņemt, tad šie te vidiņi paliek uz asītes, un viss tas pārējais nomocās nost, un viņš salūst. Un tā kā šito mašīnu, piemēram, nopirku šito, tad, jā, viņam bija aizmugurē rati vai priekšēji salausti. Bet kas man patika, es atceros bērnībā, ja jūs redzat, tā izstās tā kā bremžu disks viņam būtu aizmugurē. Nu, tas izstās ļoti reāli. Amīšu viņam nav, bet līdz ar to tas, ka tas ir plasmas, tad viņš tā kā mazliet amortizē. Nu, šī tā ir ļoti skaista mašīna, tas ir Ferrari 275 GTB4. Parādīsim apakšu. Nu, izstrādāts viņš ir ļoti labi. Tā, kaut kā mums tā kamera laikam jāpaņem ir tuvāk. Tā, lai parādītu jums varbūt. Jā. Tātad 275 GTB4, 68. gada, mērogs 1/24, ražots Itālijā. Arī griežās rati. Vajadzētu griezties kopā ar stūri. Nezinu, kāpēc tā kamera negrib fokusēties. Kaut kas tā nav īsti labi. Bišķiņ tālāk. Jā. Motors taisās šitai vaļā. Redzēt, tāds skaistulis motors ir. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cilindri sanāk. Wow! No, ritīgs aparāts, ritīgs Ferraris, jā. Un es skatījos, viņš, īstais izstāsts mazliet savādāks. Kaut kā viņam tur aizgājās ar to aizpildēs, ar to ģeometriju un vispār. Bet, toties pats izpildījums Burago ir ļoti labs. Tātad detaļas ir atsevišķi, tātad aizmugurējās lampas ir atsevišķi, zīme ir atsevišķi. Un arī izpūtējos ir caurumi, kā var redzēt. Jo daudz jaunās mašīnas, kas stājas kaut kādi maistotiem, caurumi vispār nav. Nu, tajos izpūtējos, te izstās tā kā īstas izpūtējas. Nu, skaista mašīna, skaista sarkana krāsa. Nu, un šitas ir mans bērnības, un izrādās, ka viņiem arī tie toņi mainās. Jā, var redzēt. Ka toņi mainās. Mans ir gaišāks bērnības. Izdzīvojušais pēc kara, un pēc kara arī lampas nav palikušas. Šitā un gan es esmu kāju, lauzis arī savā delīrijā. Jā, ir arī tādi laiki bijuši. Kāpēc es jums to stāstu? Nu, redziet, dzīvē ir visādi. Bet šodien tā nav, un es par to esmu ļoti priecīgs un pateicīgs Dievam, ka tādas lietas ar mani ir kā teikt, labas notikušas, un kad dzīve ir mainījusies, un es varu šodien jums uzņemt šos te video un parādīt, jo redziet, man nes lielu prieku šīs te lietas, jo viss šīs te mašīnas modeļi, viņi asociējās ar bērnību, ar grūtiem laikiem. Es nāku no ģimenes disfunkcionālas, un ziniet, bija tā kā bija, jā, un šie te modeļi tiešām nesa prieku, ar viņiem varēja spēlēties, viņos varēja, kā teikt, paglāpties, jā, spēlēties, iedomāties, ka tā ir man īstā mašīna, vai vēl nezinu ko. Te man laikam kaut kas ir ielīmēts, ja tās durvis, nezinu, taisās baigi vaļā, un te es kaut kādu līmlēntu ielīmējis. Nu jā, mašīna ļoti jauka, tā kā ļoti patīk šie te modeļi 275. Jā. Tā, ejam tālāk. Kas man vēl bija bērnībā? Tad bija šitāds. Šitāds bija skaistulis. Tātad Porsche 959 Turbo. Tā. Jā, te gan nav rakstīts turbo, bet man liekas, ka viņi ir turbos. Es pastīšos arī kastīti. Tātad mērogs 1/24 ražots Itālijā no apakšu. Laikam kā jau sporta mašīnā. Tātad šitie kalpaciņi ņemās nost. Es viņus neņemšu nost, jo rats ir šitāds te. Jo ziniet, kā ir vecajām mašīnām kaut ko taisa katru reizi vaļā, tad kaut kas nolūst, kaut kas saplīst. Un ziniet, pirkt viņas meklēt, un viņas maksā naudu. Un tas jau nav tā, ka tā ir pirmā nepieciešamības prece. Ja, kad tā kā es cenšos ar tām lietām tomēr, tā uzmanīgi. Piemēram, kaut kāds PSRS modeļus, tos vispār katru reizi kā kaut ko taisa vaļā, kaut kas salūst, ziniet, un pēc tam ir tāds mazliet sarūktinājums. Jā, šitie relatīvi
kā jau es teicu, viņam cenas Latvijā toreiz ap 96. 7. gadu līdz 2000 bija 5 lati. Jā, šitam varās tātad 3 detaļas. Motors arī varās vaļā. Un te baigais. Lampas smuki ir ar atsevišķu detaļu. Porsche. Nezinu, kaut kā tā gaisa mums laikam nebūs laba. O, tagad varbūt višķi labā būs. Jā, ripoņš labi. Jā, un ko es vēl gribēju atzīmēt, tātad šitiem ir arī atsevišķi gumijas rati. Tāpat kā tiem Ferrari gumijas rati. Jā. Kaut kā nefokusējās. Tā arī šitiem. Un viņi ir diezgan smagi. Varētu būt kaut kā 200 grami kaut kādi. Varbūt pat vairāk. Šitos es vēl neesmu svēris, tas varbūt nav tik... Un kas viņam atsevišķi vēl ir logu tīrītāji. Nu, mašīna smuka. Nezinu, man patīk. Tādas viņas bija. Jā, tā, ko es vēl gribu parādīt no maniem bērnības verķiem. Tātad, nākamais ir visneinteresantākais manā kolekcijā. Bet es atceros, ka bija tāds, tātad es kādu laiku krāju košļeņu papīrus, košļeņu, un tur bija, ja nemaldos, viņi saucās Grand Prix, un tur bija formulas, un es atceros, toreiz es sāku ievērot tādu Ralfu Schumacheru, un es atceros, ka bija arī šitāds Renault Williams komandas formula. Viņa ir ļoti vienkārši, mērogs 1:24, rati plasmasas, griežās laikam arī stūre. Jā. Viņš bija višķi lētāks, 3,50 šitais toreiz maksāja. Tagad cik viņi maksā? Ziniet, var dabūt vispār pa kapeikām, pa 2-3 paundi, piemēram, mēs runājam pa eBay, ja? Aukcionā. Tas ir, kā teikt, izsolē, kur var likt likmes bet tas ir tāds, ļoti trikī moments, bet tā, principā, visi šie te modeļi, par ko jums šodien stāst, viņi maksā, viņas pat 10 līdz 20 paundi var dabūt, un uz augšu, jā, protams, ka uz augšu, jo labāks stāvoklis un retāks modelis, jo vairāk jāmaksā, un tas, ka viņi ir jāķer, viņi nav brīvi pieejami, viņi ir jāskatās, un parasti, kad tādi parādās, viņi diezgan ātri arī pazūd, jo redziet, tie nav... Par modeļiem, ko es jums stāstīju, ir 2000, no 90. līdz 2000 gadam. Tātad, jā, es nezinu, kāpēc jums kastītes nerāda. Tātad formula nāca šitādā kastītē. Tas ir iekšiņa. Un tā ir, laikam tāpēc, ka te daudz vietas nav. Jā, Williams FV14. Un šo te formulu, man patīk, Burago ir, te vēl var redzēt, kādi tie modeļi ir, cik daudz ir saraksts un arī katalogi ir viņiem. Un šis te konkrētais modelis ir 92. gada. Jā, ar šādu ielikni un viņš ir pieskrūvēts. Jā, tas tā. Daudz neaizņemsim metri, varbūt es plānoju taisīt katram modelim varbūt atsevišķus video, tur varbūt skaidrāk izskaidrot, kas ko un kā. Tad man bija vēl šitāds taksītis. Šitas man dikti patika. Tātad vēl viena problēma ar šitiem Burago ir, manuprāt, vissliktākā problēma ar Burago ir tas, ka viņiem peld izmēri. Piemēram, šai te Alfa Romeo viņai vajadzētu būt lielākai. Es viņu neesmu precīzi mērījis, bet es zinu to, ka Fiat tipo ir diezgan maziņš. Un šitais ir jābūt vismaz 3. sērijas lielumā uz kameru es jums tā neparādīšu, bet, viņi melo ar tiem izmēriem. Tā kā šitas varētu būt 1:25, un šitas varētu būt varbūt 24, varbūt pat lielāks izmērs. Jā, tātad, bet toties šitam taisās forši vaļā duris ar visu rāmi. Tas ir ļoti liels pluss. Spoguļu nav, tas ir mīnus. Atverās tikai durvis, nekas vairāk nevarās. Atsevišķi lampas uztaisīts, tas man patīk. Redalīte smuki ir uztaisīta. Žēl, ka nav šeit spīdīgs. Augšā ir taksītis, tātad radio taksī. Aizmugurējās lampas ir atsevišķi detaļu uztaisīt, tas arī ir forši. Jā. Rati ir plasmas.
Kur ir apakša? Fiat Tipo, tātad mērogs 1:24. Jā, citreiz viņi raksta, kā ir, piemēram, un citreiz viņi arī uzraksta, ka te ir, piemēram, 1:26. Dažas modeļus es jums tā kā nākotnē rādīšu, tos var redzēt, bet jā, tas ir viens no trakākajiem mīnusiem ar Burago, ka viņiem tie izmēri peld. Tā, ko es vēl varētu parādīt pie vienām sāpēm, ko es te biju izņēmis ārā, tātad pie 959. Man vēl ir šitāda, ka viņai krāsa ir nogājis nost. Redz, ko nozīmē, kad laikam ir stāvējis kaut kur mitrumā. Jo neizstās, ka viņi būtu baigi braukāt. Vai arī braukāt kaut kā neveiksmīgi, es nezinu. Bet ļoti tāds smuka dzeltentais stikls nolausts. Bet man patīk. Šo es dabūju no kāda laba. Caur eBay mēs sarakstījāmies, un tad viņš man sāka sūtīt atsevišķi. Un tad mēs, kā teikt, pa labām cenām es varēju šos modeļus iegādāties. Jo, redziet, pienāca tāds brīdis, ka es nolēku, ka man viņus vajag nopirkt, jo bērnībā, tā kā man nebija naudas, vecākiem nebija naudas, ko tad es varēju izdarīt? Neko. Tagad es esmu izaudzis tādā vecumā, kad es viņus varu nopirkt. Kāpēc viņus nenopirkt? Jo, redziet, tiešām tas prieks, ko viņi rada, tas ir tiešām burvīgs. Oi, aiztaisījās ciet. Jā, motoru kaut kā redz. Liels katls. Tātad šitam konkurents bija Ferrari F40. Jā, šitie ir super kāri no 90. Ja nemaldos, paši 90. gadu sākums. Tie ir super mašīnas. Tur bija baigie zirgspēki iekšā, baigās jaudas. Jā, bet redziet, es, piemēram, dzīvē tādas mašīnas neredzēju. Tā, un laikam šodien mēs te pabeigsim ar šo te. Video šāda modeļa man bērnībā nebija. Man viņš ļoti patika. Viņš ir ļoti skaists. Viņš ir ļoti labi detalizēts. Tātad gumijas rati. Arī kopā griežās ar stūri. Varbūt varēs redzēt šitā. Nevarēs redzēt. Negribās uzsist. Tātad durvis varās vaļā. Ei, kad tā kamera. Tā. Jā. Tātad viņam jau ir spogulis. Kāpēc? Tāpēc, ka laikam man daudz ir citu modeļu ekrānā, tāpēc viņš nespēja nofokusēties. Spogulis, kā jūs varat redzēt, ir pilnīgi ielīmēts iekšā. Te šodien ar lupatiņu tīrot, laikam esmu mazliet kaut ko nolauzis. Akal neredz, bet katrā ziņā lampas atsevišķi izpūtai, redzat. Ar visiem caurumiņiem tā kā īsti. Viņš ir diezgan, kā jau atkārtošos, diezgan smags. Tā ir rats. Diemžēl aizmuguri netaisās vaļā, bet taisās toties vaļā durvis. Durvis un, surprise, taisās arī priekšvaļā. Wow! Ritīgi labais. Šī ir kvalitāte. Jā, šitie bija bišķi dārgāki, citreiz kaut kāda atlaida varēja dabūt laikam līdz tiem 5 latiem. Un es atceros, stāsts ar šito beidzās man tā, un es domāju, ka tātad es krāju modeļus bērnībā, un tad pienāca laiks, ka man palika kaut kādi, gadi 15, 16, kad sākās visādi pīpēšanas, un es atceros ar šo te modeli, man viss sākās ar to, kad man bija izvēle, vai aiziet uz veikalu. Jo man bija, es nezinu, es biju tad jau pats kaut kā nopelnījis pie sava tēva, man bija piečuks, un es varēju nopirkt šo te modeli, vai aiziet pie brālēna un nopirkt Polšu, un uztaisīt kārtīgus piedzīvojumus tādus, kad negribas nemaz viņus atcerēties. Jā? Kā jūs domājat, ko es izvēlējos? Jā, es izvēlējos otro, un to modeli es tā arī toreiz nenopirku. Es viņu nopircis esmu tagad tikai nesen, kāds 2-3 gadus atpakaļ, cik man tas paņēma, un ziniet, tie 25 gadi atpakaļ. Tā tās lietas notiek, jo toreiz parādījās citas intereses un citas vajadzības, un līdz šiem te modeļiem vairs nebija, kā teikt, ne jomas, ne vēlēšanās nekā, bet, mašīna tiešām kolosāla, jā, kā viņa ir izstrādāta, tā kā tas ir vienkārši kolosāli, ripo arī labi. Un šitas es domāju, ka Burago ir izdarījies ļoti labi, jo mašīna pats dizains, ja Dodge Viperam arī ļoti labs, tātad Dodge Viper GTS Coupe,
Jā, pastīsimies apakšu. Kā var redzēt, labi izstrādāts ir. Motors atsevišķi, rekutē pat aizmugurējais tilts ir smuki uztaisīts. Ražots Itālijā, Vaipers GTS Coupe. Jā, nu vot. Ar šādiem modeļiem es gribēju padalīties šodien. Kamera nelutina, visu laiku kaut ko raustās. Nu jā, un ar ko atšķirās vēl pirms beigām parādīšu, jā, kastītes. Tātad dārgākas kastītes, dārgāki modeļi nāca šādās tā melnās kastītēs un šāda te plasmasa podiuma. Šito es esmu uzlicis, tāpēc, ka es gribu, lai viņš tā kā paceļ bišķi augstāk, lai tie rati nepiespiežās klāt. Tātad šis ir 96. gada Vaipers. Jā, tātad skaistās melnās kastītēs. Jā. Un kura gada ir šī kastīte, to mēs līnās arī varētu apstīties. Ja mēs redzēsim, bet ja neredzēsim, jā, diemžēl šeit mēs neredzēsim, jo tāpēc, ka šitais cipariņš ir izdzisis. Šis cipars ir izdzisis, bet tas nav tik svarīgi. Un pārējās visas kastītes ir pelēkas. Jā, ko es vēl gribēju parādīt, taksītes nāca šādā te kastē. Un daudz nāca šitādā. Ar ko viņi atšķirās, viņi nāk tajos nekā īpaši. Vispār kastīt tāda švaka. Nu jā, tie, kas zina, tie zina. Es vienkārši padalos ar to, kas man ir. Jo man šie modeļi ļoti, ļoti patīk. Un es nezinu, tur ir kaut kāds maza daļa no bērnības laikam palikusi. Un tāpēc es esmu nolēmis ar to padalīties, jo es tā jūtu, ka ja es to nedalos, tad tas kaut kā aiziet nebūtībā. Liels jums visiem paldies par skatīšanos. Lai jums jauka diena. Vai vakars, vai rīts. Paldies!